Jau no 2013. gada akcijas-sabiedrības Sadales tīkls sociālas atbildības pasākumu ietvaros organizē elektrodrošības pasākumus un aktivitātes, kā arī apmeklē izglītības iestādes visā Latvijā, lai izglītotu bērnus un jauniešus elektrodrošības jautājumos. Šie izglītojušie pasākumi notiek visa gada garumā, arī vasaras brīvlaikā. Kompānija atrod, kur bērni sapulcējušies vairāk, lai uzrunātu un jau dabā ar praktiskiem piemēriem parādītu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Lai mazinātu elektrotraumu riskus, akcijas-sabiedrības Sadales tīkls speciālisti jau 4 gadus aktīvi apmeklē arī vasaras nometnes, kur izglīto bērnus un jauniešus elektrodrošības jautājumos, aicinot nodarbībās apgūto informāciju stāstīt mājās gan brāļiem un māsām, gan arī vecākiem. Šovasar no jūnija līdz augustam akcijas-sabiedrības Sadales tīkla speciālisti ir viesojušies nometnēs Rēzeknes, Salas, Amatas, Gulbenes, Jelgavas, Ozolnieku novadā un Rīgā, kur kopumā izglītoti ap 500 bērnu un jauniešu. Mūsu filmēšanas grupa viesojās nometnē Es Latvijas patriots, kur varējām vērot, kā akcijas-sabiedrības Sadales tīkls pārstāvji modelēja situāciju, kādā var nokļūt ik viens, gan bērns, gan pieaugušais, it īpaši pēc vētras. Pāri ceļam, kur ikdienā tiek bieži staigāts, bija nokritis elektrības vads. Nometnes dalībnieki savā jaunības bezrūpībā, daudz nedomādami un saglabādami to pašu bezrūpību, kāpa tam pāri, lai dotos tālāk, bet šajā brīdī jāsaka stop. Pareizi būtu nekādā gadījumā vadiem netuvojamies. Un nespeciālists, viņš nevar pateikt, vai tie ir augstsprieguma vadi, vai tie vidsprieguma vadi, vai tie ir zemsprieguma vadi. Labāk netuvojamies, mazliet ir mācījuši. Un ko parasti saka? Ka nedrīkst aiztikt tos vadus. Nedrīkst aiztikt, ka tu nezini, kas viņos iekšā ir. No šajā gadījumā. Tu zināji, kas tur ir iekšā? Nezināju. Lai bērniem labāk paliktu prātā, kā jārīkojas šādās situācijās, tika izrunāta un arī praktiski izspēlēta pareizas rīcības formula. Tātad, ieraugot pāri ceļam nokritušu vadu, nekādā ziņā tam netuvojieties. Ja ejat tādā kompānijā, kā redzam ekrānā, tad ļoti svarīgi tiem, kas ieraudzījuši elektrības vadus pirmie, informēt par situāciju pārējos un atturēt tos, kas varbūt ir pārgalvīgāki. Nākamais – noteikti atkāpties dažus soļus atpakaļ un tūlīt pat zvanīt uz Sadales tīkla bezmaksas tālruni 8404 vai arī uz numuru, ko katram būtu jāzina jebkurā mirklī 112, un viņi jau informāciju nodos vajadzīgajiem dienestiem. Situācijas mēdz būt dažādas un satraukuma brīdī var aizmirst arī tik vienkāršu 3-ciparu numuru. Tādēļ palīgā var nākt neliels spēles moments. Viena mute, viens deguns, divas acis. 1, 1, 2. Visi parādam. Atcerējāties? Parādam. Pēc šī eksperimenta bērniem un jauniešiem bija iespējas sīkāk iepazīties ar elektrodrošības jautājumiem. Sadaloties grupās, viņi varēja noskatīties filmu par to, uzzināt noderīgu informāciju par elektrības ekonomēšanas lietām, piedalīties arī tādos kā laboratorijas eksperimentos, tādējādi labāk izprotot fiziku. Bija iespēja tuvāk iepazīt aprīkojumu, ar kuru strādā akcijas-sabiedrības Sadales tīkls avārijas brigādes. Varēja ar to padarboties, parunāties un uzdot interesējošos jautājumus atsaucīgajiem Sadales tīkla darbiniekiem. Kopš mēs tā aktīvi pievēršamies elektrodrošībai, tad elektrotraumu šo gadījumu skaits ir samazinājies faktiski uz 50%. Un pagājušā gadā elektrotraumas guva 50 cilvēki un 16 no tiem bija bērni. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mūsu darbs dod šo pienesumu, ieguldījumu. Un noteikti, ka mēs turpināsim, mēs meklēsim jaunus veidus, kā sasniegt bērnus un jauniešus. Elektrībai nav ne smaržas, ne garšas, ne krāsas, viņi ir bīstami. Mēs nespējam iedomāties savu dzīvi bez elektrības, tā pašā laikā mums ir nepieciešams visu laiku stāstīt, cik viņi ir bīstami, kādi ir jāievēro šie piesardzības momenti, kam ir jāpievērš vērīgi. Akcijas-sabiedrības Sadales tīkls atbalsta arī ikgadējo bērnu drošības projektu Lai dzīvo bērni. Un septembrī bērnu drošības nedēļā būs atkal interesanta, noderīga filma, kurā Latvijā zināmi un cienījami sportisti un mākslinieki stāstīs par savu saskarsmi ar riskantām situācijām. Jāuzsver, ka ikdienā akcijas-sabiedrības Sadales tīkls regulāri pārbauda savā piederībā esošo elektroapgādes infrastruktūras stāvokli, lai nepieļautu trešo personu, īpaši bērnu un jauniešu iekļūšanas risku elektroietaisēs.